Latvijas zvērinātu advokātu padome ir beigusi dalību projektā Atrast advokātu, kura koordinators ir tiesu administrācija. Šī projekta ietvaros Latvijā praktizējošo zvērinātu advokātu kontaktinformācija tika pievienota vienotam portālam, kurā ir apkopota informācija par Eiropas Savienības juridisko pakalpojumu sniedzējiem dažādās tiesību nozarēs. Projekta mērķis ir atvieglot tiesu un juridiskās palīdzības pieejamību pārrobežu kontekstā, tādējādi ļaujot Eiropas Savienības, kā arī citu valstu pilsoņiem un praktizējošiem juristiem viegli atrast advokātu visā Eiropas Savienības un Eiropas ekonomikas zonā. Pakalpojums pieejams Eiropas tiesiskuma portālā e-justice.europa.eu. Pakalpojums pieejams visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, tā skaitā arī latviski. Izvēlieties valodu. Meklētāja darbība tiek nodrošināta visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, tā skaitā latviešu valodā. Sadaļā temati izvēlieties meklēt juristu. Izvēlieties advokātu. No piedāvāto valstu saraksta izvēlieties valsti, kurā nepieciešams atrast advokātu. Atveras meklēšanas forma, kurā, norādot dažādus kritērijus, varat atrast sev piemērotāko advokātu. Meklēšanas rezultāti tiek parādīti saraksta veidā, kur norādīts advokāta vārds un uzvārds, kā arī organizācijas, kurā attiecīgais advokāts reģistrēts nosaukums. Spiežot uz konkrētā advokāta, iegūsiet informāciju par viņa praktizēšanas vietu un kontaktinformāciju. Projekta ietvaros Latvijas zvērinātu advokātu padomei izveidojās stabila sadarbība ar tiesu administrāciju, kas paver nākotnes perspektīvas turpmākiem projektiem gan juridisko pakalpojumu pieejamības modernizācijas jomā, gan tehnisko risinājumu uzlabošanai jau esošajos pakalpojumos. Tiesu administrācijas partneri bija arī Bulgārijas tieslietu ministrija un Bulgārijas zvērinātu advokātu padome, kas projektam noslēdzoties veiksmīgi veikuši tīmekļa pakalpju savienojumu ar Eiropas tiesiskuma portālu, lai tajā būtu iespējams atrast arī Bulgārijā praktizējošos advokātus.